Porziņģis izšķīries no savas draudzenes Lauras Vizlas. Futbols vai tiesnesis var ņemt aktīvu dalību spēlē? Šķiet, ka var. Ebanija Brigžese un Avrila Metija. Dāmas sastarpēju cīņu aizvadīs 9. decembrī. Čau, čau, čau! Te atkal Not Safe kopā ar BetSafe, jeb sporta faktu šovs un es tā vadītājs Kristiāns Karēļins. Vai tu esi gatavs? Tu jau piedzimi gatavs. Aiziet! Basketbols. Dzeltens basketbols. Mēļo, ka Latvijas superzvaigzne, jeb, teiksim tā, populārākais latvietis pasaulē, Kristaps Porziņģis, izšķīries no savas draudzenes Lauras Vizlas. Kāpēc? Nesen lasījām, ka Laura uzsākusi savu biznesu. Es novēlu Kristapam nākamo NBA līgumu garāku un ar lielāku termiņu nekā attiecības ar Lauru Vizlu. Autosports. Jā, pirms tam redzējām video, kurās attiecības trasē risina dažādi rallija līdzjutēji. Tad šoreiz kārta pienākusi autosporta karalienei Formulai 1. Meksikas Grand Prix. Meksikā uzrīkoja kārtīgu šovu, kur divi vīri sāka plūkties. Pa vidu ir arī dāmu, tāds normāls trisams sanāca, bet diezgan agresīvs. Ja šajā posmā uzvaru trasē izcīnīja Maks Verstapens, tad šie vīri izcīnīja iespēju nekad mūžā vairs netikt ielaisti F1 norises vietās. Apsveicam! Futbols vai tiesnesis var ņemt aktīvu dalību spēlē? Šķiet, ka var. Tiesnesis izpilda spēka paņēmienu pret uzbrukošās komandas spēlētāju, kas neļauj izdarīt sitienu spēles beigās. Momentāli to izmanto pretinieku komandu un gūsta vārtus. Jā, Vaitkaps treneris pēc spēles atzina, tiesnesis tā bija katastrofa. Skatāmies šo tiesneša meistarklasi. Elie heads away. Referee shielded off a Vancouver player who was going to try to have a shot attempt, and instead it's Vela with an open goal. He's got all kinds of time, choosing not to shoot it now. Buwanga slots it home. NHL cienīgs paņēmiens. Jau kādu laiku tiek mēļots, ka boks lēnām pārvēršas no kārtīga tāda brutāla sporta veida, tiešām sporta veida, pārvēršas par tādu šovu cirku bišķīt un jau tā ņē. Jā, to apstiprina šīs divas austrāļu dāmas. Ebanija Brigžese un Avrila Metija. Dāmas sastarpēju cīņu aizvadīs 9. decembrī. Taču, ja līdz šim būtu normāli, kad pirms cīņas tik runāts par to, kurai labāka tehnika vai viena otrai braukt augumā par to, ka tu esi tāda, šitāda saistībā ar sportu, tad šīs abas dāmas ir arī OnlyFans modelis. Ja? Un publiskajā telpā, savos laikam strīmos, ir jau apspriedušas otras konkurences auguma aprises. Par ko tas sports ir pārvērties? Manuprāt, par diezgan skatāmu sporta veidu, ja tev ir OnlyFans. Ir ne tikai prieks, bet arī ciešanas, un ka futbols ir ciešanas vislabāk pēdējo 10 gadu zina Manchester United fani. No pat Champions League spēlē Manchestera nokļūst mazākumā, rezultāts 3-3, un spēles 87. minūtē ielaiž vārtus Kopenhāgena uzvar Manchester United 4-3. Jāatzīst, šīs ciešanas faniem sākās jau brīdī, kad Ronaldo pārgāja uz Madrides Realu, tas bija ļoti sen. Un šis te strīmeris, Manchesteras fans tiešām pārdzīvo un viņa emocijas 87. minūtē izsaka visu par Manchesteras United. 아니 근데 진짜 수비를 존나 못한다니까! Hei, folks! Šajā reizē tas arī viss! Bet būs vēl! Un, ja tu nezini, par ko fanot, fano par Manchester United, jo tas noraudīs tavu organismu, nervu sistēmu un pacietību. Paldies! Tas bija es, Kristiāns Karēļins, un šis bija Not Safe kopā ar BetSafe. Tiekamies jau pavisam drīz. Priecīgus valsts svētkus!